Labvakar! Stilā bez tabū jaunas pārmaiņas. Pārvērtību vietā varam vaļā stila laboratoriju vispārēji apskatei un radošai iedvesmai. Pirmais eksperiments – klājam Saeimas galdu 21. gadsimta ļaudīm. Stila laboratorijas misija – netērējot kaudzi naudas, parādīt, kā dzīvot skaisti un ar iedvesmu. Vienmēr var atrast kaut ko mājās, ar ko pārsteigt. Man liekas, ka šodien mums vajadzētu atrast arī tādu pārsteigumu momentu, lai tur uz tā galda valdītu prieks. Raisām pozitīvas domas galvā un ķeramies pie darba. Ideja skaidra. Jāpieiet radoši, un mēs varam apģērbt ne tikai sevi, savus tuvākos un mīļos, bet varam apģērbt galdu kleitā, krēslu kreklā, izdekorēt ar puķiem un pielikt kaklasaiti. Un vienkārši ielikt tajā visā jaunu ideju no tā, kas jau mums ir, nemeklējot neko jaunu. Eksperimentālais mūsdienu Saeimas galds apģērbts. Krēsli nolapojas ar pavasarīgu kreklu vai gaisīgu vakarklētiņu pārvalkiem, bet sveces tikušas pie rokas prāģu rotām. Putnu būrītī iemājojusi kūka, arī baltos zaros sniegpārsliņu vietā sabirušas kūciņas un absolūti vienkāršas krūzītes. Jaudīgākais knifs – kurpes izmantojam par šampaniešu turētājām, bet vai tas nav pa šērpu? Galvenais, lai šī lieta būtu jauna, nesavalkāta un lai viņi patiešām nes to ideju par prieku un mīlestību. Eksperimentā secinām, ka valkājums lietas ir transformējums uz galdu un šķiet pat rājas apetīti. Tāds galds rājas ļoti pavasarīgs un viņš ļoti tāds gaišs un priecīgs. Rozā ļoti. Priekš manīm jau varbūt bišķiņ pa daudz rozā. Patīk, izsās labi, ordināli izdomāts. Stila laboratorijas pirmais eksperiments ar 21. gadsimta Saeimas galdu aplūkojums modes lielveikalā Dominā līdz pat marta beigām. Eksperiments ir arī skandalozākās latviešu dzejnieces un pamanāmākās latviešu mākslinieces ekspedīcija uz Latgali, kura nu transformējusies izstādē. Latgales ekspedīcija abām māksliniecēm ir izdevusies. Visa šī notikuma ideja patiesībā ir tāda, ka patiesība ir. Kā likumsakarība ir audiovizuāls izstādes patiesībā, atklāšana Rīgā Dzelzceļa muzejā. Te skatāmi un klausāmi latgaliešu stāsti par viņu patiesību. Mums varbūt tā šķiet pilsētā dzīvojot, ka laukos viss tā vienkāršāk un tā skaidrāk un tā precīzāk un pilsētas vide nosaka kaut ko sarežģītāk, bet es domāju, ka pamatlietas ir tās pašas. Tā ir Rīgā. Tas cilvēks tajā pilsētā, viņš kļūst it kā varbūt drusku falšāks. Es domāju, ka pilsētā patiesība vairāk vai mazāk ir beigusies, jo, ja jūs pajautāsiet kādam, ko viņi domā, viņi atbildēs, tas ir kā uz to skatās un kā kuram cilvēkam. Atklāšanas pasākumā viesu vidū manījām arī pa kādam izstādes varonim. Dažiem tikšanās ar patiesības meklētājām bijusi kā izaicinājums. Kaut kur paskatīties pašam uz savu dzīvi, it kā drusciņi arī no malas. Varbūt tā varētu teikt. Tā vien šķiet, ka patiesībai pietuvoties ir sarežģīti, taču ir arī labā ziņa. To var izdarīt. Ar domāšanas palīdzību, es domāju, tas ir vienīgais instruments, ar ko patiesību var atklāt. Tikai domāšana. Tā lielākā problēma, kad, kā mēs zinām, ka pati lielākā cilvēces daļa nedomā. Toties mums prieks, ka jaunas dāmas Latvijā ne tikai domā, bet arī dara. Turklāt vasarā patiesības meklējumi tiks turpināti arī citviet Latvijā. Rietumu teātra pirmsākumi meklējams 600 gadus pirms mūsu ēras. Mūsdienās teātris paplašina savas robežas. Tepat Latvijā skatāmas gan lampu, gan zīmējumu izrādes. Augstu, augstu, netik zemu, augstu, augstu, netik zemu. Jaunās teātra formas ir daudzveidīgas. Piemēram, zīmējumu izrādes bērniem. Izrāde sāks ar baltu tīru telpu. Tad tajā sāk rotaļāties mākslinieki, gleznotāji, mūziķi, aktrise. Nepilnas stundas laikā baltās sienas ir klātas krāsainām gleznām. Neierasti, taču fascinējoši. Zīmējums ir ļoti liels. Aizmugurējā siena visi tiek apzīmēta. Mēs speciāli tādu sienu uztaisījām 9 metrus garu. Galvenais dzenulis man kas, ka vajadzētu iedot lielāku nišu tieši zīmēšanai, kas ir ļoti radoša izpausme, un teātris ir ļoti radoša vide. Lieki piebilst, ka bērniem teātris ļoti patīk. Beigās ir tā, ka mammas nevar dabūt bērnus prom, jo viņiem vajag uzzīmēt gan to lāci, gan to vilku, gan putnus un viss. Savukārt pieaugušie var novērtēt nesen tapušo lampu teātri, procesuālo bezstresa mākslu. Galvenajās lomās gaismas objekti lampas. Es aicinātu nākt tos, kas neiet uz tradicionālu teātri, jo šis ir kaut kas pavisam savādāks. Te vairāk tas tēls veidojās katram pašam sevī. Objektu pārvērtības notiek kustību mākslinieku rokās, izmantojot visu ķermeni. Īpaši tiek piedomāts par muzikālo fonu un video projekcijā. Šādi notikumi rodas, kad
Dvēseli ir badā, tad piesitas vadātājs. Un tie ir Māra Čaklā vārdi. Rīgā Ģertrūdes ielā iemājojas jauns teātris. Tieši tur notiek dažādas netradicionālu formu izrādes, piemēram, deju teātris. Mēs cenšamies ieviest arī dažādas citas, varbūt teātra tradīcijas, kas ir varbūt objektu teātris vai dejas teātris. 1 stundu par 4 latiem skatītāji var skatīties un novērtēt moderno horeogrāfiju. Teātra apmeklētāji jau pieraduši pie dažādām mākslas izpausmes formām. Tā bišķi jocīgi bija, bet principā tagad jau visāds alternatīvas notiekās. Ja? Mākslas uzdevums ir raisīt emocijas un nokļūstot jauno teātra formu. Krustugunīs ir skaidrs. Emocijas bango ar uzviju. Rosieties radoši arī jūs un piedalieties virtuālajā konkursā. Tiekamies pēc nedēļas. Atā!